Spēcīga Eiropas Savienība nav iedomājama bez spēcīgām, demokrātiskām un spējīgām pilsētām un reģioniem. Mana pieredze kā Rīgas domas deputātei un Rīgas pārstāvēji Eiropas reģionu komitejā ir nosprinājusi man 3 pārliecības. Pirmām kārtām, pilsētas ir pirmie atbalsta bastioni tās iedzīvotājiem. Otrām kārtām, Latvijas reģioni un novadi ir ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas Savienības nākotne un drošība. Un trešām kārtām, reģioniem un pilsētām ir nepieciešams lielāks Eiropas Savienības atbalsts. Pilsētas ir vistuvāk tās iedzīvotājiem un ir spējīgākās atbalstīt un nodrošināt tās pārmaiņas, kas ir vajadzīgas, lai tās iedzīvotāji justos droši un spētu dzīvot videi draudzīgā vidē. Piemēram, nodrošinot to, ka gaisa kvalitāte pilsētās ir laba un mēs varam elpot tiešām labu gaisu. Reģionālā neatkarība un ekonomiskā noturība ir Latvijas kontekstam izcili nozīmīgs aspekts. Latvijas reģionālie novadi un pierobežas novadi ir Eiropas Savienības ārējā robeža ar agresoru valsti, kur turpina vēl projām asiņainu karu Ukrainā. Mūsu reģioniem un Latvijas pierobežas novadiem ir jāuzplaukst. Drošība par darba vietu, drošība par mājokli un drošība par pakalpojumiem ir jautājumi, kurus ir nepieciešams aktualizēt Eiropas parlamentā. Pilsētām un reģioniem ir nepieciešama lielāks atbalsts un lielāka sadarbība ar Eiropas Savienību. Mums īpaši tāpēc, ka ir redzams, ka ir redzams sistemātiskās atbalsta trūkums, kas izgaismojās Ukrainas bēgļu kontekstā. Tādas pilsētas kā Rīga, Viļņa, Varšava, Bukareste aktīvi uzņēma un atbalstīja Ukrainas civiliedzīvotājus. Tomēr atbalsts no nacionālā līmeņa vai no Eiropas Savienības līmeņa vai nu kavējās, vai nu bija nepietiekams. Rīga, piemēram, cīnījās par katru eiro centu no valsts par Rīgā esošā Ukrainas civiliedzīvotāju centra izveidi. Mazinot birokrātiskos šķēršļus atbalsta sniegšanai un veidot Eiropas Savienības līmeņa programmu reģionu atbalstam īpaši pie jūrā un pierobežā, mēs ātrāk virzīsimies uz to, ka mēs varēsim dzīvot labāk, dzīvot drošāk un dzīvot veselīgāk gan mūsu pilsētās, gan mūsu novados, gan mūsu reģionos. Paldies!